vēlētos kļūt par brīvprātīgo. Jums vajag par mani? Nē, paldies. Es vēlētos kļūt par brīvprātīgo pie jums. Kāpēc tieši pie manis? Tāpēc, ka jūs esat viskaistākā sieviete, ko man nācies satikt. Tiešām. Ko jūs domājat par Bērziņu? Par ko? Par politiķu Bērziņu, cilvēku, kura ievēlēšanu par prezidentu jūs vēlaties atbalstīt? Es domāju, ka viņš ir labs cilvēks un būs ļoti labs prezidents. Vēlaties aģitēt? Jā, aģitēšu. Ko tad jūs domājat par Bērziņu nostāju sociālajā aprūpē? Sociālajā aprūpē. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Cilvēkiem vajadzētu strādāt. Nu, es strādāju. Bērziņa viedoklis šajā jautājumā ir nedaudz savādāks. Jūs droši vien nevēlēsieties piedalīties balsu vākšanā, bet mums ir ļoti daudz dažādi citi darbi, kas jāveic. Es ļoti labi paveicu uzdoto. Varbūt, ja jūs parunātu ar Tomu, viņš jums noteikti ierādītu kādu darbu. Ja jūs neiebilstu, es labprāt strādātu ar jums. Mēs visi šeit šovakar strādāsim. Jā, bet es strādāju par taksistu naktī. Ko tad jūs īsti vēlaties? Nu, ja jums nebūtu iebildumu, es labprāt uzaicinātu jūs uz kafiju. Uz kafiju? Kāpēc? Redziet, es šai vietai ikdienā braucu vairākas reizes garām. Es redzu jūs pie šī lielā galda papīru kaudzēm telefonā. Vai es sevis nodomāju, jums ir vajadzīgs draugs. Un jūs būsiet mans draugs? Jā. Nu, nezinu, kā. Nav pārāk ērti te stāvēt un lūgties. Tas ir tepat blakus. Gaišā dienas laikā nekas nevar notikt. Ja nu kas, es jūs aizstāvēšu. Nu, labi. Lai notiek. Pārtraukums ir 4, un ja jūs šeit būsiet, mēs varam aiziet un iedzert to kafiju. Super. Būšu precīzi 4. Es par to nešaubos. Un jāsam tam. Jā. Mani sauc Mareks. Prieks iepazīties, Marek.